Ja tava dienas kārts ir āksts, tad šodien gatavojies mazliet citādai dienai. Šī kārts ir kā spēcīga kafijas tasīte no rīta. Tā ne tikai pamodina, bet arī izaicina. Āksts ir jaunu sākumu, piedzīvojumu un drosmīgu lēmumu simbols, taču tas brīdina arī par iespējamu vieglprātību, tāpēc ņem vērā. Diena sulās būt dinamiska un pārsteigumiem pilna. Āksts aicina izkāpt no ierastā ritma. Ja esi pieradusi visu darīt pēc plāna, šodien vari riskēt un ļauties improvizācijai. Pamēģini, piemēram, eksperimentēt virtuvē ar kādu jaunu recepti vai izmainīt ikdienas maršrutu. Taču uzmanies! Āksta enerģija var ievilināt nevajadzīgos tēriņos. Ja pēkšņi gribas iegādāties kaut ko pilnīgi nepraktisku, apstājies un pajautā sev, vai man tas tiešām vajadzīgs, vai tikai gribu iepriecināt savu iekšējo bērnu? Āksts liek saprast, ka šodien nav īstā diena pārāk nopietnai pieejai. Ja tavā darbā vajadzīga radoša domāšana, izmanto šo enerģiju. Idejas, kas šķiet trakas vai neiespējamas, var izrādīties īsts zelta gabaliņš. Bet, ja tavs darbs ir piepildīts ar nopietniem lēmumiem, neļauj šai enerģijai tevi novest līdz vieglprātīgām kļūdām. Pirms paraksti kādus dokumentus vai pieņem izšķirošus lēmumus, pārliecinies, ka viss ir rūpīgi pārdomāts. Attiecībās āksts aicina uz vieglumu un spēlēm. Ja ar partneri pēdējā laikā viss bijis pārāk nopietni vai rutīnas pilns, šodien ir īstā diena mazliet pajokoties, ieplānot spontānu randiņu vai vienkārši ļauties jautrībai. Tomēr neaizmirsti, ka āksts dažreiz var būt arī pārspīlēšanas simbols. Pārliecinies, ka spontanitāte nekļūst par iemeslu pārpratumiem vai neuzmanībai pret otru jūtām. Āksts aicina pieņemt dzīvi viegli. Ja tevi nomāc kāda problēma, šodien pamēģini to uztvert no cita skatu punkta. Dažkārt viss nav tik sarežģīti, kā šķiet, un mazliet vieglprātības var palīdzēt rast risinājumu. Taču sargies no pārlieka naivuma. Āksta pozitīvais skatījums uz dzīvi ir brīnišķīgs, bet tam vienmēr jābūt līdzsvarā ar realitāti. Tātad, ja āksts ir tava šodienas kārts, diena būs kā piedzīvojumu grāmata. Pilna jaunu iespēju, nelielu risku, un varbūt pat tajā būs kāds pārsteidzošs notikums. Izmanto šo enerģiju, lai būtu drosmīga, bet nezaudē veselo saprātu. Un atceries, dzīve dažreiz ir daudz interesantāka, ja ļaujamies tai ar smaidu un atvērtu prātu. Tātad izbauda dienu, bet neaizmirsti skatīties, kur liec kāju. Lai gan rīts sākās ierasti, Annai jau kopš pirmdienas sajūta bija, ka šī diena nesīs kaut ko neparastu. Viņa bija piecēlusies nedaudz agrāk, lai mierīgi izbaudītu kafiju un izvilktu savu dienas kārti. Šodien tā bija āksta kārts. Spilgti krāsains tēls ar vieglu soli un koferi rokās, it kā gatavs mesties piedzīvojumā. Nu, ko redzēsim, ko tas nozīmē? Anna nodomāja piešķirot tam tikai nelielu nozīmi. Anna strādāja lielā starptautiskā uzņēmumā, kur projekti un komandas mainījās tik ātri, ka katra diena šķita citādāka. Viņas loma bija nodrošināt projektu plānošanu, kas prasīja precizitāti un stratēģisku domāšanu. Šorīt viņu gaidīja tikšanās ar kolēģiem no citām valstīm, lai pārunātu jaunu produktu ieviešanu. Tomēr tieši pirms sanāksmes sākuma Anna saņēma ziņu no vadītāja. Projekts, pie kura viņa bija strādājusi vairākus mēnešus, pēkšņi tika pārcelts uz citu nodaļu, un viņai tika piedāvāts pievienoties pilnīgi jaunai komandai. Tas nozīmēja gan jaunu projektu, gan komandas biedrus un, kas svarīgi, arī risku, jo jaunais projekts vēl nebija pilnībā izstrādāts. Sākotnēji Anna jutās izsista no līdzsvara. Kā lai es tagad visu pārmetos uz kaut ko, par ko pat neesmu dzirdējusi, viņa sev vaicāja. Tomēr vadītājs viņai atgādināja, ka tieši viņas spēja pielāgoties ir tas, kas padara viņu vērtīgu komandā. Un lai arī šī iespēja bija kā lēciens nezināmajā, tā bija arī izdevība pierādīt sevi jaunā līmenī. Atceroties āksta kārtu no rīta, Anna sāk šo situāciju redzēt citādāk. Tā nebija krīze, bet gan iespēja. Kā āksts, kas spēr soli pāri klintei, viņa saprata, ka reizēm ir vērts riskēt, lai sasniegtu kaut ko nozīmīgu. Viņa piekrita jaunajam izaicinājumam ar smaidu, ne tāpēc, ka viss būtu skaidrs, bet gan tāpēc, ka jūta sevī spēju tikt galā ar jebkuru situāciju. Diena turpinājās ar tikšanos, kur viņa iepazinās ar jaunajiem kolēģiem.
Anna sajūta neierastu enerģiju, vieglumu, kas atgādināja āksta bezbailīgo attieksmi. Lai gan viņa nezināja, kā viss izvērtīsies, viņa bija gatava spērt pirmo soli. Tieši šodien viņa saprata, ka dažreiz dzīvē svarīgākais ir uzticēties sev un ļauties piedzīvojumam. Kad diena beidzās, Anna atskatījās uz notikušo un nodomāja: āksts tiešām zina, ko dara. Šī diena bija sākums kaut kam jaunam.